Esiet sveicināti emigrācijas tematikai veltītā Eures raidījuma ciklā. Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segniņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultants, šī raidījuma cikla vadītājs. Uz raidījumiem es aicinu dažādu nozaru ekspertus, lai apspriest jautājumus, kuri būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tēmai, un šodien mēs runāsim par atbalstu problēmu situāciju risināšanā atgriežoties Latvijā. Dalieties ar šo raidījumu, jo tas var būt aktuāls arī vēl kādam, un pasākumu laikā varat uzdot savus jautājumus čata logā. Šodien uz mūsu raidījumu esmu aicinājis Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamentu vecāko referentu Karīnu Kozerevu. Labdien, Karīna! Labdien! Liels paldies, ka uzaicinājāt. Vienmēr esam priecīgi parunāt par Solvit un par to, ko mēs darām. Jā, un iesākšu tādu ievadu, ka atgriežoties vai pārceļoties uz citu valstu un atgriežoties Latvijā, reizēm nākās saskarties ar problēmu situācijām dēļ tā, ka nepamatoti vai nepareizi tiek pielietot kādu tiesību akti, bet taču tā labā ziņā ir tā, ka ir pieejams atbalsts šāda situācija risināšanā, un tad viens no tiem ir Solvit, un pats nosaukums jau liecina, tad Solvit atrisini to, bet pieļauju, ka ne visiem ir zināms, kas ir šis Solvit, tad varbūt iesākumā pastāstiet, kas ir Solvit un ko jūs nodarbojaties un kādu atbalstu jūs sniedzat? Jā, Solvit ir alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuriem problēmas radušās ar Eiropas Savienības, Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas valsts iestādēm, tieši nepareizi piemērojot ES tiesību aktus, kā jūs teicāt. Te svarīgi atcerēties, ka Solvit nodarbojās un risina tikai ar pārobežu problēmām, un tām jābūt saistītām ar atbildīgās valsts iestādes lēmumu. Solvit pakalpojums ir bezmaksas. Mēs visbiežāk uzņēmējiem un pilsoņiem palīdzējām atrisināt problēmas vairākās jomās. Es varbūt tagad nosaukšu, lai... Jā, varbūt nosauciet tieši tās jomas, kuras jūs palīdzat risināt, lai tāds priekšstats ir par to. Jā, uzņēmējiem tas ir visbiežāk produktu savstarpējā atzīšana, produktu un pakalpojumu brīvā aprite, kapitāla, maksājumu pārobežu plūsma, PVN atlīdzība, darbinieku norīkošana darbam ārzemēs, profesionālas kvalifikācijas atzīšana. Un iedzīvotājiem tas ir pārsvarā vīzas, uzturēšanas tiesības kādās ES valstīs, automašīnas vadītāja apliecības, ģimenes pabalsti, pensiju izmaksa, bezdarbnieka pabalsti un arī veselības apdrošināšana ārzemēs. Tā kā ļoti dažādi jautājumi. Jā, redzams, ka tas jautājumu loks ir pietiekoši plašs. Un varbūt tad tālāk, kā, teiksim, pieņemsim situāciju, ir mūsu tautietis, pieņemsim, atgriežās no īrijas, vēlās nokārtot, piemēram, bezdarbnieku pabalstu eksportu uz Latviju, bet, rodās kaut kāda situācija, ka, netiek šis pabalstu eksports atzīts, jā, un tiek atteikts. Kā, teiksim, bet cilvēks ir pārliecināts, ka viņš tā pienākās. Kā šajā situācijā būtu šis risinājums? Sākumā, protams, iedzīvotājiem jāpārliecinās, ka tika pārkāptas viņa tiesības, un, lai to izdarītu, viņš var saņemt arī bezmaksas juridisko konsultāciju pie dienesta Tavs Eiropas padomdevējs. Es vēlāk arī ielikšu to linku, kur var par to palasīt, bet, svarīgi atcerēties, ka Solvit mēs neesam konsultatīvais dienests, jo mēs risinām tieši reālas jau eksistējošās problēmas, kur tiešām cilvēkam tika atteikts izsniegt to pabalstu un ir kāds pamatojums vai ilgi to pabalstu neizsniedz, bet tad cilvēkam, ja viņš pārliecināts, ka viņam pienākas, tad viņam jāiesniedz lietu Solvit. To var izdarīt Eiropas komisijas Solvit tīmekļvietnē.
Un tur viņam vajadzētu aprakstīt problēmu pēc iespējas detalizēti, pievienot visus saistītus dokumentus, piemēram, tad iestādes izdoto lēmumu, viņu pamatojumu, un tad, kad viņa iesniegums nonāk līdz mums, mēs to izvērtējām un tad nosūtam Solvit centram tajā valstī, jūsu gadījumā tad Īrijā, kur šī problēma ir radusies. Un tad mūsu kolēģi Īrijā sazinās ar savas valsts iestādi un tad iesniedzējs saņems kādu risinājumu 10 nedēļu laikā. Mēs to cenšamies iekļauties šajos termiņos. Tīri tāds varbūt praktisks uzreiz jautājums, tā pieteikuma iesniegšana, kādā valodā ir nepieciešama, piemēram, ja mums tas paliek tas Īrijas Latvijas gadījums, pieņemsim? Jā, jebkuru pieteikumu Solvit var iesniegt vai no angļu valodā, vai no vienā no ES valstu valodām. Tā kā Latvijas pilsonis var iesniegt lietu gan angļu valodā, gan latviešu valodā. Tur nav starp. Kā ir ērtāk, ja? Kuru valodu labāk pārvalda? Nav nozīmes, kādā valodā, teiksim, vai tā būs latviešu valodā iesniegts vai angļu valodā. Jā, un tad vēlreiz tā, izskaidrojot, Solvit risina tieši tādas pārobežu situācijas. Piemēram, ja būtu situācija, ka kādā valstī, pieņemsim, ilgi netiek noformēta varbūt nodokļu karte attiecīgajā valsts institūcijā vai personas dokumenti, tad šī nebūs tā situācija, kur Solvit varēs palīdzēt, bet būs jārisina nacionālajā jau līmenī vietējām iestādēm pareizi. Jā. Es varu pateikt, ka, piemēram, ja Latvijas pilsonim ir sūdzība pret Latvijas iestādi, tad viņš noteikti var vērsties pie Latvijas tiesību sarga. Un, tiesību sargs ir neatkarīga Saeimas ievēlēta amatpersona, un viņa rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības, un valsts pārvaldē un pašvaldībās ievērotu visus ES principus. Un mēs ar viņiem, principā, arī cieši sadarbojamies, jo ik pa laikam katram no mums nonāk cita kompetences problēma, un mēs tad apmaināmies ar pieredzi un tad sadarbojamies. Bet ja tur nav pārobežu elementi, ja pilsonim ir problēma ar viņas valsts iestādi, tad viņam jāvēršās pie tiesību sarga. Jā, tad vēl jautājums, ja pieņemsim, šī problēma situācija ir radusies, arī šī pārobežu, bet persona nav Eiropas Savienības pilsonis. Pieņemsim situācijas, kad, piemēram, Latvijas pilsona dzīvesbiedrs ir citas valsts pilsonis, ne Eiropas Savienības pilsonis, vai šajā situācijā šim dzīvesbiedrs arī var vērsties un risināt situāciju ar Solvit palīdzību? Jā, noteikti. Ja šī persona ir Latvijas pilsoņa, piemēram, ģimenes loceklis. Pie mums bija dažādi gadījumi, īpaši par uzturēšanas atļaujām ģimenes locekļiem. Un tur gan kādam sieva ir trešās valsts pilsone, un viņai vajadzētu izsniegt to uzturēšanas atļauju kādā ES valstī. Un tad mēs, protams, nodarbojamies arī ar šīm problēmām, jo tas viss izriet no ES regulējuma, un tas skar ES tiesību aktus. Jā, varbūt vienam jau jautājumam tāda problēma situācija mēs pieskarāmies, šīs uzturēšanās atļaujas. Varbūt varat minēt vēl kādas ir tādas, varbūt biežākās šīs situācijas un šīs problēmas, kuras jūsu praksē nākās saskarties? Jā, protams, bet no svaigākiem principā. Pie mums vērsās samērā nedaudz Latvijas valsts piederīgo, piemēram, ar kvalifikācijas atzīšanas problēmām, bet tas ir aktuāls šobrīd, laikam visvairāk, īpaši medicīnas jomā. Bet nesen Latvija vērsās pret Portugāli ar problēmu, kura varēja parādīties arī Latvijas pilsoņiem, beidzot Latvijas augstskolu. Tur mēs saņēmām 14 portugāļu ārstu iesniegumus,
un ārsti bija ieguvuši izglītību Latvijā. Bet viņa saņēma atteikumu kvalifikācijas atzīšanai Portugālē, jo formulējums maģistra grāds tika minēts tikai diploma pielikumā, nevis pašā diplomā. Un tas kļuva par pamatu atteikumu Portugāļu pilsoņiem turpināt ārsta praksi Portugālē savā specialitātē. Un tad lietā iesaistījās Solvit, un tad ārstu kvalifikācija tika atzīta 11 dienu laikā, kas bija tiešām ļoti svarīgi, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un to, ka Portugālē tiešām trūka ārstu. Piemēram, tāds gadījums no svaigākiem. Jā, es domāju, šīs laiks, kurā šī lieta tika atrisināta, tiešām ļoti operatīvs. Es domāju, ka līdzīga situācija varētu būt arī uz otru pusi, ka šo kvalifikācijas atzīšana arī uz Latviju. Jā. Jā, bet mums arī daudz, piemēram, problēmu tieši ar bezdarbnieku pabalstiem. Un tur mums ir dati, piemēram, kā Latvijas Solvit no 19. līdz 21. gadam saņēmis veselas 52 lietas, kas skar, principā, sociāla nodrošinājuma jautājumus. Bet tur mums problēmas pārsvarā ir saistītas ar iesniedzēju nezināšanu, piemēram, kur saņemt dažādas formas, lai eksportētu pabalstu, vai viņiem ilgi jāgaida pabalsts, vai ilgi netiek izmaksāts, jo dažādās valstīs šīs procedūras un termiņi atšķirās. Un tur jāatzīmē, ka tieši sociālā nodrošināšanas jautājumi Solvit kontekstā ir sarežģītākie, bet arī populārākie. Jā, tieši par šo bezdarbnieku pabalstu eksportu arī grib minēt, ka tas arī viens no tādiem biežākiem jautājumiem, ko mēs kā Eures konsultanti arī saņemam un mēģinām, protams, skaidrot cilvēkiem šo saņemšanas un eksporta kārtību, bet pieļauju, ka arī ne visiem vēl joprojām ir pilnībā skaidrs, kā tas process norisinās. Un varbūt arī paturpināt šo pašu. Ja, piemēram, cilvēkam varbūt viņš nezina varbūt īsti, vai šī nepareizi piemērotie akti vai nav, vai Solvit arī varbūt, ja tur jau ir jāvēršās ar konkrētu situāciju, bet, kā jūs minējāt, tā konsultēšanās, vai šī, piemēram, cilvēkam, vai šī ir problēma situācija jau radusies, vai tomēr vēl viņa nav, ka es pats varbūt neizprotu šos piemērotos aktus, kā šajā ziņā? Jā, jo es jau teicu par to dienestu, tavs Eiropas padomdevējs. Tur Eiropas komisijas eksperti sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas tieši par ES tiesībām, un tur gan var pakonsultēties, vai tika kaut kas pārkāpts vai nē. Un to var arī palasīt europa.eu Your Europe Citizens mājaslapā, bet ja tiešām nav pārliecības, cilvēks var vērsties pie viņiem un lūgt padomu, un šī opcija ir pieejama arī Solvit lietas iesnieguma formā. Tad, kad cilvēks iet mājaslapā un grib iesniegt pieteikumu Solvit, tur ir opcija gribu saņemt padomu sākumā. Un to vēlams izdarīt, ja nav pārliecības tomēr, jo mēs ar tavs Eiropas padomdevējs ļoti cieši sadarbojamies, un gadījumā, ja viņi konstatē, ka šis jautājums skars Solvit kompetenci un Solvit var palīdzēt, tad ar iesniedzēju atļauju lieta nonāk pie mums, un mēs tad sākām problēmas risināšanas procesu klasisko. Jā, tātad, ja kāds nav pārliecināts, vai šī jau ir šī problēma situācija, tad tas ceļš būtu sākotnēji var iegūt konsultāciju un padomu, un ja šī situācija tiek jau apstiprināta kā šī problēma situācija, tad jau tālāk iesaistās Solvit. Tāds būtu tas pareizais ceļš. Jā, tad vēl gribu jautāt attiecībā par apvienoto karalisti. Daudzi mūsu tautieši tur arī uzturās un strādā, bet mēs zinām, ka apvienotā karaliste vairs nav Eiropas Savienībā. Kā tad vai līdzat arī jautājumos ar apvienoto karalisti?
Jā, no 21. gada 1. janvāra ES tiesību akti uz apvienoto karalisti vairs nav attiecināmi. Tajā skaitā arī tie, kas reglamentē Solvit darbību Eiropas Savienībā. Un praktiski tas nozīmē, ka jau vairāk kā gadu apvienotās karalistes Solvit vairs nav Solvit tīklā. Līdz ar to Latvijas uzņēmējiem un pilsoņiem problēmas ir jārisina ar apvienotās karalistes nacionālajām iestādēm bez Solvit starpniecības, bet apvienotā karaliste izveidoja speciālu tīmekļa vietni, un tur var iesniegt ieteikumu, ja rodas sūdzības par viņu iestāžu pieņemtiem lēmumiem. To linku es arī jums ielikšu. Tur citizenrights.org.uk, un tur var gan iesniegt sūdzību, un tad viņi risinās gandrīz kā Solvit šo lietu, bet vienkārši cits dienas. Jā, tad līdzvērtīgs Solvitā, teiksim, pati būtība paliek līdzīga, bet būs jau nacionālajā līmenī šie jautājumi risināšana, ja tas attiecās uz apvienoto karalisti. Jā, tad varbūt jau pietuvoties sarunas noslēgumam, varbūt varat minēt kur saņemt informāciju, kādu varbūt mājaslapu, papildus informāciju par Solvit un par šīm risinājumām lietām. Jā, vispār par Solvit var, protams, saņemt informāciju Eiropas komisijas tīmekļa vietnē solvit.eu. Turpat var iesniegt mums lietu caur tiešsaistes formu. Un vispār, ja jums ir kādi jautājumi, tad droši var rakstīt solvit@mgov.lv uz mūsu e-pastu. Latvijas Solvit darbojas ekonomikas ministrijas paspārnē, tāpēc tas ir mūsu e-pasts. Tā kā droši var sazināties ar dažādiem kanāliem. Jā, tad teikšu paldies par sarunu, un tā apkopojot, tad vēlreiz teiksim tā, ka ja ir radušās tādas problēmas situācijas, kurās ir iesaistītas vairāku valstu institūcijas vai situācija, kas attiecās jau uz pārobežu situācijām, kurās liekas, ka netiek piemērot pareizi šie tiesību akti, tad noteikti vērsieties sākumā pēc padoma, ja tomēr ir šaubas, un ja ir tomēr jau radusies kāda šī problēma situācija, tad noteikti Solvit mums palīdzēs un operatīvi atrisināt šīs lietas, jo šis tīkls, kā jau stāstīja, darbojas visās Eiropas Savienības valstīs, arī Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Visas šīs valsts ir iesaistītas, un jā, redzējām arī un dzirdējām šos piemērus, kā operatīvi šīs problēmas situācijas tiek atrisināts. Vēlreiz paldies mūsu ekspertam un paldies arī mūsu skatītājiem, kas skatījās šo raidījumu. Un vēl arī noslēgumā gribu minēt to, ja jums ir nepieciešama kāda palīdzība vai atbalsts darba meklēšanā, atgriežoties Latvijā, vai informācija par sociālās drošības jautājumu vai starpvalstu nodokļu jautājumiem atgriežoties, tad noteikti varat vērsties pie mums, pie Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultantiem un sniegsim jums atbalstu un informāciju. Paldies vēlreiz visiem un uz tikšanos nākošos raidījumos.